Daugavpils satiksme ir svarīgs pilsētas dzīves elements, nodrošinot iedzīvotājiem ērtu un pieejamu transportu. Šī gada 1. martā tika paaugstināta vienreizējās braukšanas biļetes cena. Bet kā tiek veidota biļešu cena? Lai nodrošinātu sabiedrisko transportu pilsētā, ir zināms apjoms, kas ir tēriņa daļa uzņēmumam. Tātad, kā pirmo mēs varam noteikti nosaukt tehnisko daļu. Tās ir visas izēvielas, detaļas. Tajā skaitā jāiekļauj arī detaļas, kas nepieciešamas sīkiem remontiem, remontdarbiem, jebkuram transporta uzturēšanas veidam. Tur var iekļaut arī degvielu, tātad dīzeļdegvielu, elektroenerģiju, lai nodrošinātu darbību tīklā tramvajiem. Un, protams, visas infrastruktūras uzturēšanas izmaksas. Kā otro sadaļu mēs varam nosaukt samaksas darbiniekiem, tajā skaitā arī visas apdrošināšanas valstī noteiktās. Un šeit ir liederīgi pieminēt arī to, ka neapšaubām ir jāveic maksājumi par apdrošināšanām, obligātajām apdrošināšanām, transporta līdzekļu apdrošināšanām. Tātad tas sevī ietver arī licences par pasažieru pārvadājumiem. Un, protams, visi pārējie maksājumi, kas nodrošina infrastruktūras pilnvērtīgu darbību. Tajā skaitā arī visas tehniskās telpas, cehi un visa aparatūra, iekārtas, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pilnvērtību sabiedriskā transporta kustību mūsu pilsētā. Biļetes cenā ar vērtību 1 eiro ietilpst vairāki faktori, kas nodrošina kustību mūsu pilsētā ikdienā. Ne tikai izejvielas un algas, bet arī transporta līdzekļu apkope, tīrīšana un uzkopšana, tehniskā apkope, programmēšanas darbi, kā arī administratīvās izmaksas un daudzi citi faktori. Daugavpils satiksme nepārtraukti strādā, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu pieejamas biļešu cenas. Paldies, ka izmantojat SIA Daugavpils satiksme pakalpojumus!